Ja māja sākumā šķita, ka ziema atkal ir atgriezusies, vairākas naktis pēc kārtas, ka novērotas stipras salnas, vietām arī sals, tad sākot no māja vidus Latvijā sākās siltuma vilnis, kas diezgan strauji pārgāja karstumā, un kopš 24. māja visā valstī spēkā dzeltenās, zemākās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu, gaisa temperatūras dienās jau sasniedz 27, 30 grādus, un nu jau pavisam droši var teikt, ka vasara ir kārtīgi ieskrējusies, un ne vasara vien, arī negaisi. Jau 2 negaisi Jelgavā novēroti, un pat maijs vēl nav beidzies, un mums ir bijuši 4 negaisa izsakošanas tiešraides. Pērn šādi rādītāji bija tikai jūlija vidū, kas jau liek domāt par to, cik agri viss šogad notiek. Un ilgi nekavējoties jau nākamie negaisi klauvē pie durvīm. Augsts izšķirtspējas skaitliskie modeļi jau aptuveni 2 dienas iepriekš rādīja, ka 29. maijā visā valstī veidosies pērkona negaisa, apstākļi būs atbilstoši, un mums būs pietiekami daudz enerģijas, un tad šeit nostupēšu to kadru, un šeit jūs varat redzēt, ir gan prognozēts lietusgāzes vidē, kurā ir 700,000, vietām pat 1500 džouls kilogramā konvekcija pieejamā enerģija. Pastāv lielgraudu krusas un vētras riska ar vēja ātrumu līdz pat 20 m/sekundē. Kopumā apstākļi, protams, nav tik atbilstoši varbūt ekstremāli negaisa attīstībai, bet pietiekami atbilstoši, lai mēs sagaidītu vēl vienu ļoti labu vasarīgu negaisu. Tā kā Estofeks pagaidām prognozes neizplata regulāri, tad ķēros pie lietas un esmu pats sācis nedaudz mēģināt tādas prognozes izplatīt, kas gan ir pilnīgi neoficiāls. Un tad šodien 2. līmeņa riska zona virs Kurzemes, Zemgales, Vidzemes. Ļoti interesanta situācija, arī lielgraudu krustu un vētras iespējamība jau sasniedz 10%, un pat arī pastāv neliela virpuļviesļu iespējamība, jo apstākļi ir atbilstoši. Galvenokārt negaisa būs stacionāri vājas vektoriālās vējgriezes apstākļos, bet jebkurā gadījumā mums ir pietiekami liela dinamika, mums ir daudz konvekcijai pieejamās enerģijas, un uz šo negaisu augstās gaisa izplūdes zonām var veidoties pastiprināti termodinamiskie apstākļi, kas savukārt var izsaukt jau krietni dinamiskākus konvektīvos procesus. Rīts, kā jau tas ir ierasts lokālu gaismas negaisu gadījumā, iesākās saulains, taču pamalē īsi pēc pusdienlaika jau sāka parādīties guvmākoņu laktas, un šī tāda viena iespaidīgāka, varbūt ne tāpēc, ka tur ir kaut kas sevišķi interesants, bet tieši tāpēc, jo tā ir ļoti simetriska radiāla struktūra, un reti, kad gadās tādas novērot šādas gubmākoņu laktas, jeb respektīvi šīs izplūstās mākoņu augšpuses. Šeit jūs varat redzēt vēl vienu kadru, un kas ir pats interesantākais, vai daudz cilvēku domā, ka tas nozīmē, ka tas negaiss tepat kaut kur ir, bet patiesībā šī lakte bija redzama no vairāk nekā 50 km uz ziemeļaustrumiem esoša negaisa, būtībā uz austrumiem no Rīgas esoša negaisa, kas bija burtiski eksplodējis, tur atnesot gan lielgraudu krusu, gan vētru. Mēs pagaidām bijām tādā skaidrā debesu pleķītī, kur gubmākoņi vēl neveidojās, un mums bija labs skats uz šo tālo negaisu. Miers gan nebija ilgs, jo īsi pēc šiem gubmākoņu skatiem arī tepat virs galvas sāk veidoties jau citi gubmākoņi, process bija aktīvs, un šeit skaists skats. Ja vien tie zemie mākoņi nebūtu piegājuši priekšā, varat redzēt, būtībā mutuļojoši gubmākoņi, kas, manuprāt, izskatās vizuāli iespaidīgi, un tad jau no dienvidiem arvien labāk varēja redzēt mūsu, teiksim tā, potenciālo negaisu. Gubmākoņa lakta jau bija pārstiepusies pār galvai, un tālumā debesis satumsa, bija redzams neliels plaukta mākonis, kas tā arī neizveidojās līdz galam, un tad pārpilsētai pārvēlās tums, un tad vēlreiz lēnāk varat redzēt, īsti pat ne plaukta mākonis, tāds kā sienas mākonis, jeb valklauda, bet ne šis, ne tas, tas negaiss nespēja sevi izveidot pilnībā. Tie skaistākie mākoņi aizgāja vairāk uz Mārupas pusi, bet šeit tad no novērošanas kameras skats, skaisti saules stari vēl pirms negaisa, kā tāda zīmīgs signāls par to, ka tojas negaiss, un tad lūk arī negaiss ar lietusgāzi, kas lēnām brāzās pāri pilsētai. Wow!
kļūt brāzmains. Un tas ir tikai normāli, jo izskatās, ka varētu būt sava veida trieciena vētra, ņemot vērā to struktūru. Skaties, cik tur ir gaiši. Te vienkārši ir tumsa. Šķiet dzird kā birsta lietas. Krusa tāda. Jā, jūs to pat varat redzēt. Skaties, tas lietas lāsas. Un lietas gāzes var sākties. Tas bija no jumta? Tas ir no jumta, es domāju, krusa. Un no turienes nāk arī vēl spēcīgākas lietas visu. Lietus gāzi tagad tā pa īstam sāk pieņemties spēkā. Pagaidām gan izskatās, ka bez krusas. Kaut gan 2 graudiņi nobiri vēl tik negaisa pirms bija sākt.
Nu tad ar šo grandiozo zibens izlādi, kas ir kļuvis par šī gada līdz šim labāko zibens izlādi, noslēdzās Negais. Šoreiz tas kopējais vērtējums tāds, ka Negais vairāk nesa zibens šovu nekā kaut ko citu, jo krusas graudiņi tikai 3 graudiņi būtībā. Lietus gāze arī neteiksim, ka būtu ļoti stipra, arī vēja brāzmas nebija pārlieku stiprs, lai to vispār saukt par vētru. Bet kopumā ļoti labs Negais. No visa pa nedaudz bija. Es teiktu, zibeņi pat diezgan daudz, un tad vēlreiz atskatoties to kopējā ainu no novērošanas kameras, lai faunā būtu panam pēdējiem komentāram par šo Negaisu. Tātad, jā, skats diezgan iespaidīgs bija. Negais kopumā diezgan labs. Vairāki 10 zibens izlāž Jelgavas pilsētas tūmā. Nokrišņu daudzums tuvu 12 mm, tā kā arī visai liels nokrišņu daudzums. Protams, ir bijuši gadījumi, kad nolīs 50-60 mm no Negaisa. Nu, un tad šeit satelīta attēls varam paskatīties, kā tad mākoņi attīsties, un varat redzēt, ka Jelgavas Negais atkal savu maksimumu sasniedz, nu, katrā ziņā Jelgavas tuvumā. Jelgavas tūmā, Dobels Jelgavas Iecavas tūmā, un tad virzījās tālāk uz Tukuma pusi, bet tur jau tas bija atsevišķs mākonis, un tad vēlreiz animācijā varam apskatīties visas dienas Negaisa mākoņu veidošanos. Nu, vasarīgs skats. Šie jau ir vasarīgi skati, ko mēs redzam. Tad arī nokrišņu radars varam apskatīties, kā tad izskatījās nokrišņi, jeb respektīvi mākonis no apakšpuses, un tad varat redzēt Rīgas Negaisu, kas tur tā ar līkumu apmeta tādu ap Rīgu, nu, un tad faktiski Negaisu grupa, Daudzšķilu Negaisu grupa, kas virzījās pāri centrālajiem rajoniem, izveidojās diezgan strauji, un tad vēlreiz bez apstāšanās varam apskatīties tātad sākumā Rīgas Negaisu pie Lielvārdas aizkrauklis, Vangažiem, nu, un tad vairāku Negaisu grupa faktiski pārbrāzās pār centrālām rajoniem ar lielu nokrišņu daudzumu, un šeit arī zibens izlādes varat redzēt, ka, nu, būtībā tieši pāri Jelgavai, Iecavai, Dobelei, nu, ar to vislielāko aktivitāti, un pēc tam viss pārcēlās uz Kurzemi, kur jau gan Negaisu papildināja arī Lielgraudu krusa. Paldies jums par šī video skatīšanos, ceru, ka jums patika, ceru, ka patika arī Negaisu izsakošanas tiešraidi, kuru vadīju, un tad līdz nākamajiem video.